Šis ir interaktīvs mācību līdzeklis, kas paredzēts vizuālās mākslas apgūšanai. Katrā klasē tiek piedāvāti 4 žanri. Īsa animācija dod ieskatu par konkrēto žanru. Sveiks, Kārli! Katrai klasē, katrai virstēmai piedāvājam 7 interaktīvus uzdevumus. Lai atvieglotu pedagogu darba ikdienu, metodiskais materiāls sagatavots katram uzdevumam, kā arī darba lapas skolēniem ir izdrukājamas šeit. Sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti par katru uzdevumu un pieejami šeit, zem uzraksta vērtēšana. Izvēlies un ievelc gleznā vārdus un skaņas, kas tavuprāt atbilst tajā redzamajām sajūtām. Apskatīsim interaktīvu uzdevumu sadzirti gleznu piemēru. Šeit tu vari atvērt un izlasīt īsu informāciju par mākslinieku. No šīs sadaļas tu vari nonākt pie tiem uzdevumiem, kuros ir izmantots konkrētā mākslinieka darbs. Arī šeit tu vari atvērt to metodisko materiālu, kas ir paredzēts tieši šim konkrētajam uzdevumam un darba lapu. Sadaļā mākslinieku katalogs ir visu materiālā iekļauto mākslinieku īss biogrāfiju apraksts. Piemēram, šeit par Ģedartu Eliasu. Savukārt sarunas ar māksliniekiem piedāvā 4 intervijas. Labdien! Es esmu Kristiāns Brekte, mākslinieks. Sadaļā mākslas darbu galerija var apskatīt visus mākslas darbus, kuri ir iekļauti šajā mācību materiālā. Ceru, ka guvāt ieskatu un iedvesmu, kā radoši un mūsdienīgi strādāt ar šo mācību materiālu.